Labdien, mani sauc Uldis, un šajā prezentācijā mēs parādīsim vienu mūsu komandas dalībnieku back-office'ā, kā reāli strādā līderu programma. Tātad mēs sadaļā, kas sauc mūsu finanses, redzam šādu nodaļu kā kredīt bonus, un šajā kredīt bonus atskaitē ir redzami šīs te programmas visi ienākušā nauda. Tātad šī te vieta konkrēti pēc pabeigta otrā galda 25. martā šā gada ir startējusi līderu programmā. Tātad šai vietai 2 uzaicinātie dalībnieki ir pabeiguši ar atalgojumu galdu, un katram no šiem 2 arī 2 dalībnieki ir pabeiguši galdu ar atalgojumu. Un šeit ir redzams, ka tālāk katrs dalībnieks, kas pabeidz noteiktu galdu, par to tiek doti punkti. Punkti tiek rēķināti no tās summas, par ko tiek pirkts šim dalībniekam zelts, dalīts ar 500. Tātad šeit konkrēti tas ir 6,37. Un jebkuram dalībniekam vispirms tiek maksāts pirmā līderu programmas samaksa. Un tas ir 7,5 eiro par punktu, tātad 47,78 eiro. Un šādā veidā šie te punkti krājās šajās kredīt bonusos līdz brīdim, kamēr dalībnieks pabeidz nākošo galdu. Tātad šeit ir redzams, ka 15. jūnijā vieta ir pabeigusi galdu un ir iztaisīts norēķins. Tātad vieta ir nopelnījusi 3,5 eiro, pabeidzot galdu. Uz to brīdi līderu programmā ir bijis uzkrājums 498,91 eiro. Šies abas summas ir saskaitītas kopā, un gandrīz par 4,000 ir veikts norēķins zeltā. No šīs summas tiek atrēķināta 7% kompānijas komisijas maksa, un par 3718,99 kredītpunktiem vai eiro ir nopirkts zelts. Tātad zeltu pērk līdz tam, sākumā pērk lielāko zelta lietnīti, kāds iznāk par šo summu, līdz tam brīdim, kamēr vairs neiznāk 1 grams. Tātad 35,99 ir palicis atlikumā. Šeit ir 3683 eiro, par ko ir nopirkts zelts. Un šis atlikums tālāk turpina augt, jo līderu programma turpina strādāt, tad šeit šis te dalībnieks ir pabeidzis mazo galdu, un par to pienācies ir 0,73 punkti, un 5,48 eiro. Un šādā veidā šobrīd šai vietai ir uzkrājies 134,26 kredīt bonus, kuri pie nākošā norēķina būs sasnieguši visticamāk jau lielāku vērtību un tiks pieskaitīti klāt summai, kas tiek samaksāta par galdu pabeigšanu. Tātad šādā veidā strādā līderu programma. Tad, kad dalībniekam ir sakrāti 100 punkti, tad dalībniekam maina līderu programmas līmeni. Sākās jau otrais. Šai te vietai šobrīd līderu programmai ir redzams uzkrājums 79,46 punkti. Tātad līdz 100 punktiem vēl ir vajadzīgs nepilns 21 punkts. Tajā brīdī, kad šis te bonusu skaits sasniedz 100, dalībniekam par katru punktu jau sāk maksāt $10 eiro par punktu. Un tādā veidā dalībniekam, kāpjot pa karjeras kāpnēm, šīs te līderu programmas ienākums aizvien palielinās. Pirmkārtām augot tīklam palielinās to dalībnieku skaits, kas pabeidz galdu, un arī par katru pabeigto galdu punkts tiek reizināts ar lielāku samaksu. Es gribu vēl piebilst vienu lietu. Tātad šis te bizness nav ierobežots ne telpā, ne laikā. Katrs dalībnieks var veltīt šim te biznesam tik laika, cik viņš vēlās, un praktiski izvēlēties to tirgus segmentu, kurā viņš gatavs strādāt. Un es šobrīd gribu parādīt, ka šai te vietai, kuru mēs prezentējam, struktūrā šobrīd ir reģistrēta apmēram 500 nomaksātas vietas, gan lielajos, gan mazajos galdos, un jau šobrīd šajā te
struktūrā ir pietiekami daudz cilvēku, kas jau vairs nav Latvijas iedzīvotāji. Tātad mums ir šai struktūrai liela daļa jau dalībnieku atrodas Lietuvā, ir ļoti daudzās valstīs, kā Francijā, Īrijā, Anglijā un veselā virknē vēl citu valstu, kuras es šobrīd varbūt pats nemaz vairs arī nezinu, kur dalībnieks dzīvo. Protams, arī Krievijā. Tātad šeit kur redzams ir, kad jau parādās lietuviešu vārdu un uzvārdu, tātad praktiski ir liela struktūra jau arī Lietuvā, un katrs dalībnieks var izvēlēties draugus, ar kuriem strādāt jebkurā pasaules vietā.